uzklausīsim Kristus vārdus no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Jēzus saka, kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samārietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu tēvu, un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savus godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs lūdzamies Tevi, lai Svētais Gars mums šos vārdus, ko Jēzus sacījis, dara skaidrus, lai tie mums nāk ticībā vai paļāvībā, jo Jēzus Kristus runā dzīvības vārdus. Palīdz mums līdz ar visiem mācekļiem atzīt, ka nav neviena cita, pie kā mums iet, jo viņam ir mūžīgās dzīvības vārdi. Āmen. Katra diena ir brīnišķīga, ka mēs varam ilgāk ar Dievu pabūt kopā, vairāk nekā savās rīta lūkšanās, vairāk nekā vakara lūkšanās, vairāk nekā lūkšanās pie galda, vairāk nekā vienkārši Bībeli paņemt un lasīt. Dievs mums šodien māca caur savu dēlu. Un vispirms viņš mums uzrunā, lai mēs saprastu, kā mēs kalpojam, kurš ir miris par mūsu grēkiem. Un lai mēs Dievu varētu pagodināt vēl vairāk. Mums nepieciešams to vienmēr atcerēties. Cik tas būtu ļoti bēdīgi, kad cilvēki, kuri atdevuši savu dzīvību par dzimteni, tiktu aizmirsti. Iedomājieties brāļu kapus, kuri sabrūk. Viņi, kas cienījās par Latvijas neatkarību, viņi atrodas kapsētā, kur ir sabrukusi, un valsts, kuru viņi ir izcīnījuši ar savām dzīvībām, sauktos, piemēram, Viķepskaja gubierņa. Es domāju, ka viņi būtu priecīgi, nebūtu. Redziet, tieši tādā pašā veidā, ja mēs nezinām un neatceramies, kas par mums ir miris, ja mēs Jēzu neredzam vairāk kā cilvēku, viņa miesas čaulā, vairāk kā attēlu, vairāk kā krucifiksu mēs neieraugam, tad mūsu dzīvē nenotiek tas, ko Jēzus ar savu nāvi gribēja panākt. Un viņš gribēja panākt, Bībelē rakstīts, ka mēs tiktu atbrīvoti no velna varas, atbrīvoti no bailēm, kas mūs atturēja no Dieva, ka mēs būtu atbrīvoti no grēka, ka mēs dzīvotu ar Dievu šimī un nākamajā pasaulē. Tad tas nebūtu piepildīts. Viņa nāve būtu veltīga. Bet pateicība Dievam, viņa nāve nav veltīga. Jūs esat šeit, mācīsimies, ko mums kungs saka. Vispirms viņš uzdod jautājumu, kurš no jums var man pārmest grēku? Arī cik mums negribētos domāt, ka esam spējīgi negrēkot, tomēr grēks izpaužās visur. Un tāpēc, kad uzdodam jautājumu saviem ienaidniekiem, es esmu bezgrēcīgs, vai tu redzi, kur man kādu grēku? Un ienaidnieki tūlītās tevi atradīs. Viņi vienmēr atradīs tavi nedraugi, tavu pretinieki, kur tev piesieties. Pats atceros arī no savas dzīves kļuvu kristietis, un attiecīgi cilvēki, kas man nekad nemūžam nebija pārmetuši, kamēr es biju bezdīvīgs. Nevienu pārmetumu par to, ko es tur daru, kā es tur dzīvoju, kā es tur uzvedos. Un piepeši sāk pamanīt visu, kas nav saskaņā ar Bībeli. Un es pat izbrīnījos, cilvēki pat lasa Bībeli, un pat netic Dievam, bet mani tomēr pamāca. Tā es sapratu, ka man vienmēr var pārmest, un daudz ko ir pārmest,
Un varbūt pat taisnība arī šos pārmetumu vārdos ir tik daudz, ka es varbūt to nezinu. Jēzus ir tāds, kuram nav ko pārmest. Bet uz to mēs nebalstām Jēzus nevainību. Ja Jēzus nevainība būtu atkarīga no tā, ko par viņu ienaidnieks saka, tad tas nav nekas. Upuris, ko Jēzus grib pienest, ir Dievam. Un Dievs sacīja baušļos, ka jēram, kas tiek upurēts, ir jābūt bez vainas. Ne mazākās vainas viņiem nedrīkst būt. Un tāpēc ir lielais jautājums, vai Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, vai viņš ir cienīgs būt upurēts, vai viņš ir bez vainas Jēzus, ka viņš drīkstētu būt upurēts, vai viņš var kļūt par visu augstāko priesteri, kurš ir bez vainas Dieva priekšā. Kas gan to pateiks mums? Māsas un brāļi, pats Dievs mums to pasaka priekšā. Dievs apliecina, ka Jēzus viņam ir patīkams, ka viņš ir bez vainas. Un pirmais, ko es gribēju parādīt, ir, ka Jēzus Kristus kristībās, apostolis Jānis jau teica viņam pats, tev vajadzētu mani kristīt, nevis man. Tātad pravietis atzina, ka viņš ir grēcīgāks par kristījumu. Tas ir viens svarīgs moments, bet uzreiz pēc tam, ka viņš tika nokristīts, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Māsas un brāļi, redziet, Dievs mums apstiprina pats Jēzus nevainīgumu. Mums pat nav jāskatās, ko cilvēki saka par Jēzu. Dievs saka, mans dēls ir nevainīgs. Viņš ir derīgs upuris. Tad Jēzus 3 gadus nokalpoja, un viņam vajadzēja griezties uz Jeruzalemi, lai tur tiktu upurēts. Un tieši pirms tam, kad viņš sāka savu ceļu uz Jeruzalemi, lai mirtu par mūsu grēkiem, Dievs atkal apliecina viņu un saka, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Redziet, pats Dievs apliecina, Jēzus ir nevainīgs. Un pēdējais netieša liecība par Jēzus nevainīgumu ir tāda, ka debesu Tēvs atbildēja uz visām Jēzus lūgšanām. Debesu Tēvs uz Jēzus lūgšanu pat mirušos piecēla augšā. Lācars īsi pirms Jēzus nāves pamodināts cilvēks no mirušajiem. Viņš tādā veidā tika piecelts augšā. Jēzus pacēla savus acis augšu un sāka lūgt. Tēvs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šo ļaužu pūļa dēļ, kas ir visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis. To teicis viņš varanā balsī sauca Lācaru, nāc ārā, un mirušais iznāca. Neviens Jēzus ienaidnieks nevienu mirušo nevar piecelt augšā. Muhameds nav piecēlis nevienu mirušo augšā. Nedz rabīni, nedz rakstu mācītāji nav piecēluši nevienu mirušo augšā. Jēzus ir tas, kas piecēlis mirušos augšā. Pie tām nevis vienkārši mirušos, maz drusciņi, bet pilnīgi mirušos. Par Lācaru liecina, ka viņa līķis jau bija sapojis, jau bija 4. diena. Lūk, kā Jēzus ceļ augšā. Dievs klausa svētu, un svēts ir Jēzus. Tās ir vienmēr par jautājumu visiem arī bezdieviem, kuri klausa bezdievīgo padomus, bet neklausa to, ko Jēzus saka. Viņi klausa to, ko mēļi krāpnieki, ļauna darītāji saka. Viņi tam visam tic, un tā viens otru melo, apmelo, klausa viens otram meliem, un tic viens otram meliem. Bet Jēzus ir bez vainas. Viņu vajadzētu klausīt. Nākamais. Jēzus saka, jūs man laupat godu, bet es nemeklēju savu godu. Mums cilvēkiem ir ļoti grūti, kad mūsu gods tiek laupīts. Tā ir, vai ne?
Ja mums dara negodu, mums tas sāp. Mūs uztrauc. Mēs kļūstam raudulīgi, mēs kļūstam aizvainot un dusmīgi, godu mums nolaupa. Bet Jēzus nebēdā par tādu nolaupīšanu. Jēzum nelīst asaras. Kā jūs tā drīkstējāt mani apvainot? Jēzus nedeg karstās dusmās, es jūs sodīšu, jūs mani apvainojat. Jēzus pat pasaka saviem klausītājiem, ja kāds zaimos cilvēka dēlu, tas nozīmē ar visriebīgākajiem vārdiem par Jēzu izteiksies, ka viņš viņu nepazudinās. Viņš to nedarīs. Jēzum neuztrauc viņa gods, Jēzum uztrauc, vai viņš pagodinās debesu tēvu. Un tas mums ir tāda pārmācība un norājiens, vai mēs vienmēr debesu tēvu pagodinām. It kā jau vajadzētu arī tā, ka mēs ēdam pagodināt debesu tēvu, ka mēs staigājam, jo Bībeles vārdi saka, visu, ko viņus darāt, dariet Jēzus vārdā Dievam tēvam par godu. Cik mums daudz vēl jāmācās lietas darīt tēvam par godu. Jēzus savukārt atbild viņam sacīdams un pilnīgi to visu padarīdams vēl sliktāku stāvokli nekā iepriekš, sacīdams, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžām. Ar to viņš ievada visu šo sarunu daudz augstākā līmenī, nevis vairs tikai grēka vai taisnības līmenī, bet viņš ievada sacīdams, jūsu priekšā stāvu es, kas dod mūžīgu dzīvību. Un tādā brīdī izšķirās viņa ienaidnieku liktenis. Dievs dāvina pašu kārotāko dāvanu, ko cilvēki kāro, pat nesaprastami, ko tas nozīmē. Cilvēks sapņo mūžīgu dzīvību dabūt. Kaut gan cilvēks sapņi par mūžīgu dzīvību ir bieži vien ļauni un pārņemti. Mēs pat nevaram iedomāties, kas tā būs par sabiedrību, kur neviens ļaundaris nevarēs nomirt. Un pasaule nevarēs no viņiem atbrīvoties. Citi saka, būtu labi jau virs zemes dzīvot mūžīgi, varētu laboties no kaut kā slikta, varētu visu izmēģināt. Problēma ir tikai tāda, kas ļaunumā iestikst, viņi negrib vairs laboties. Ka viņi piepilda vēl sliktāk savu tēva vēlna kārības. Un tā ir šī lepnība, kas saucās, es esmu Dievs. Ir bieži vien jautājums, kas ir vēlna kārības, ko iepriekš Jēzus piemina. Jūdiem sacīdams, kas ir vēlna kārības, un mums tās parasti uzreiz saistās ar to, kas ar mums cilvēkiem notiek, uz ko mēs lūpam, kaut kādas miesas iegribas. Bet vēlnam jau miesas nav, un viņš jau tajā negrēko. Vēlna kārība ir lepnība, vēlna kārība ir uzskatīt sevi par Dievu. Dzīvot bez Dieva, noraidīt Dieva pasniegto roku glābties. Tas ir vēlna kārība, pretoties nemitīgi Dievam. Un jūdi par vēlna bērniem nekļuva tāpēc, ka viņi Dievu nepiesauktu, bet tāpēc, ka viņi pretojās Dieva dēlam. Dieva dēls ir dzīvības devējs. Ja pretojies dzīvības devējam, tev nav dzīvības vairāk. Ja tev ārsts saka, tavs pediatrs, trešdien tev jābūt ir pie, piemēram, ausu ārsta, sāp auss. Ja. Un tu pasaki, paldies, bet es domāju, ka jūs man palīdzēsiet, un dakteris saka, nē. Es jau varētu jums izrakstīt zāles, bet ausu ārsts ir lielāks speciālists, viņš pateiks konkrēti. Un jūs saka, nē, es jums negribu iet pie viņa. Visu cauri. Nu tad ar staigā tālāk ar sāpošu ausi. Un ievērot nākamos šī mācība, šī līdzība. Debesu Tēvs saka, es varētu tev dot dzīvību, bet vispār dzīvību tev dos mans dēls, ej pie viņa. Bez viņa tev dzīvības nebūs. Lūk, kāpēc Jēzus saka, kas manus vārdus turēs, tas nāvi nebaudīs ne mūžam. Ticot Jēzum, mēs saņemam mūžīgo dzīvību. Un nevis ļaunu mūžīgo dzīvību, bet labu mūžīgo dzīvību. Nevis ar iespējām bezgalīgām laboties un nepiepildīt šīs iespējas, bet jau laboti un jau ar pilnīgu dzīvi debesīs.
Dieva valstībā. Dieva dāvana ir pilnīga. Un kaut arī viņa ienaidnieki jau kļūst dusmīgi, jo viņi saprot, ka Jēzus saka, es esmu Dievs. Es esmu tas, kas jums dod mūžīgo dzīvību. Un jūdi tajā brīdī sauc viņu par velnu, sauc viņu par Belzebulu, sauc viņu par samārieti, sauc viņu par velna apsēstu, visādas valodas par Jēzu izplata. Bet Jēzus saka, bet man vienalga, mans gods nav nekas, es netaisos sev pagodināt, mans tēvs, kuru jūs saucat par savu Dievu, tas mani pagodinās. Kā Dievs pagodināja savu dēlu? Viņš pagodināja viņu, kad 3. dienā pēc krusta nāves, kad visa pasaule viņu uzskatīja par Dievu satriektu, nolādētu un nomocītu, kad Dievs viņu uzcēla no mirušajiem augšā un pagodināja viņu vārdu līdz pašam pasaules galam, līdz pat šai dienai. Jēzus vārds, augsti teikts, un viņa vārdā jau tagad ceļi zemojās, jau tagad mēs lokam savus ceļus Jēzus priekšā. Un pēdējā dienā visi ceļi locīsies Dieva priekšā. Nākamais viņš piemin, saka, Ābrahams, jūsu tēvs ielīgsmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Jo viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadi, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus tālāk skaidri un gaiši saka, es esmu pirms Ābrahāms bija. Es esmu jūsu Dievs. Lūk, ko viņš saka. Un kad Ābrahāms mani redzēja, viņš priecājās. Vēl vairāk viņš redzēja šo dienu un līksmojās. Vecajā derībā tur ir īpatnēji momenti, kur Ābrahāms pasmējās, priecājās, ieiet savu dienu skaitā iekšā un tam līdzīgi. Ir interesanti, ka ebreju valodā tas, ko mēs neveikli tulkojam, nozīmē ieiet iekšā tanīs dienās. Un jūdu rabīni, tieši pazīdami savu pašu valodu, viņi skaidro, ko nozīmē, kad Ābrahāms iegāja tanīs dienās. Viņi saka, Dievs viņam atļāva redzēt Mesiju pirms viņa nāves. Un redzot Mesiju, un droši vien pie krusta, tā skaitā, Ābrahāms līksmojās. Un tā kā Jēzus bija tur klāt, jo viņš bija pirms Ābrahāms bija, pirms pasaule radās viņš bija, viņš saka, es redzēju viņa prieku. Un ja jūs esat Ābrahāma bērni, tad priecājieties kopā ar savu tēvu. Ja jūs esat velna bērni, turpiniet mani nīst. Redz, Jēzus mums dod tikai vienu izvēli, būt ar viņu vai pret viņu. Nekādas citas izvēles nav. Citi, kas mēģina izgrozīt viņa vārdus kādā evaņģēlija vietā, nepareizi saka. Jēzus pats skaidri un gaiši teica, kas nav kopā ar mani, tas ir pret mani. Kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Ar to viņš sacīja. Tad, kad es tev pasludinu par to, kas es esmu, tev paliek tikai viena izvēle. Noraidīt mani kā samārieti, Belzebulu, kā dēmonu apsēstot, vai arī pieņemt, Jēzus saka, mani kā kungu un Dievu, kas tevi izglāba. Kā mēs esam pieņēmuši Jēzu par ko? Kādi, kas sākumā pieņem viņu kā mierinātāju, kā līdzjūtīgu personu, kā neparastu personību, kā Dieva pravieti. Bet tas nav par Jēzu. Par Jēzu ir tas, ka viņš ir vai nu kungs un Dievs, vai viņš ir nekas. Kristus draudze pieņem viņu par kungu un Dievu. Par Dievu, kas glābi. Par Dievu, kas ir kļūst par cilvēku. Kas ir iežēlojies pat vēl vairāk, kas ir ar laipnību, jo latviešu vārds iežēlojies un neatbilst tam īstajam vārdam, kas ir Bībelē. Dievs nevis vienkārši
lielā žēlumā skatās uz mums, bet viņš skatās uz mums pāri plūstošā labvēlībā. Viņa bezgalīgās sirds ir tik pilna ar mīlestību, ka viņš grib dāvināt laipnību un labvēlību. Un, kā rakstīts, nākamajā laikmetā mūžībā tik daudz, ka mēs viņu nespēsim saturēt, ka tā pārlīs, kā traukam, ko ūdens līst pārmērīgi iekšā. Lūk, kas ir Dievam prātā pret mums, izrādīt lielu labvēlību. Un pirmais, kā viņš to parāda, ir savus nodomus. Viņš saka, es nāku pie tevis un tevi izglābi. Ja mums ir tāds Dievs, tad mums viņš ir jāmīl. Ja mums ir tāds glābējs, tad viņš mums ir jāpliecina. Ja mums ir tāds grēku izpircējs visām mūsu vainām, kā mums viņam ir jāuzticās un jāpaļaujas. Jā, mūsu sirdīm ir jāpiedara viņam. Tieši tā, sirdīm ir jāpiedara viņam, kurš par mums ir miris. Un apostols Pāvils, manuprāt, to vienā teikumā izsaka, ka tie, kas tic Jēzum, lai nedzīvo sev, bet tam, kas viņus ir izpircis. Lai Dievs mūs svētī šādā dzīvē. Āmen.